No, čau. Bišķi pamēģināšu uz asēšiem. Šitādi sakani. Nu, kādreiz viņām baigi labi ņēma. Bet pie sestdienas, kad tik maz vājos, kaut kad esot asējuši labi ķēršas. Vakar esot švakti ķēries. Ka jau lietuvieši vājāk nebrauc, tie laikam atraduši, kur labāk ķēras. Jā, zāles, baigi zāles ir. Dienvidu austrumu vējš un Azēs trauma, nu šausmīgi ātra jau nav, bet zāles kaut daudz. Asējuši negrib ņemt, mēģināšu uz līdakām. Viena te ķēra kaut ko. Uz šito cērt flora. Būs jāpamaina vieta. Šita kaut kā nav pagaidām tās līdekas. Pamainīju vietu. Te vismaz tāds ūdens labāks. Lai gan jau tīrāks palicis. Vājums nav, ka... Laikam bija capīt, bet nu šito es nespēju. Es varbūt ar zāli piesitās. Nē, laikam apmetās. Tad švaka capīt laikam bija. Pieķērās, tā varbūt tāpat, kas pilnīgi uzsit. Droši vien jau, ka mazi viegli nāk, nekas jau tur nebūt. Un atkabinājās. Nu labi, mazā jau bija. Labāk jau, ka pat atkabinās nekā rokā, ka jāņem. Pamēģināšu uz aizsmūdzi leišunieku. Kādreiz jau uz viņiem baigi labi ņēma. Nu, labāk bija uz zaļo. Bija trešā capa. Uz mūdzi. Uzlikt to, uz ko iepriekš man te ņēma. Tā kā capa šodien. Pagaidām diezgan pašvaka. 3 capītes tikai bijuši. Pieķērās asaitis.
Gan 200 iasaitim, bet vai paaugās vēl lielāks. Es piekto copu pieķērās, nu liekas kaut kas bišķi labāks. Labs mēriņš būs. Jā, kad pusotra jau būs. Tā vismaz vajadzētu būt. 4 pār pus 12 pieķēras. Zivs. Navā. Uz 6. copu pieķērās līdekli. Nu šitā tādu uz robežu. Varbūt imēs, varbūt nav. Jāpaskatās būs. Varbūt, ka būs izmēs. Visbiežākās atbildes ir tās, ka bija bijusi steiga, bērnu tāpēc iegānsti, ka viņi negrib būt iesprādzēti. Britu militārie izlūki savā svaigākajā ziņojumā par situāciju Ukrainā raksta, ka viss liecina par Krievijas gatavošanos uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai gaidāmajā ziemā. Tādējādi mēģinātu mazināt Ukraiņu vēlmu turpināt karu, šajos uzbrukumos pārsvarā Pakaļ atpeldēja, bet nesaķēra. Kopš aprīļa Krievija ir samazinājusi Nu tā bija maz. raķešu izmantošanu, bet Krievijas Nē, es valdība ir nebiju. likusi palielināt. Vilnītis ir labs. Varbūt, ka jāpamēģina uz džekiem. Mēģināšu uz džeku. Staigt pa. Šis jau tā maz, kas te no ēdināvās krāsas palicis, bet nekas. Es viņu saucu pa gaišu asāru. Jeb zāģis varētu būt. Bišķi jāpamēģina, kas te ar uz džeku. Nav apaņēma uz džeka vien. Iegāja laikam zālēs, ka tik smagi. Nelikās, ka liela, bet... Zālēs iegājas, tā bija laikam tā tik smagi. Nu jā, nu zivs maz, bet pavisam zālēm pavisam maz. Viss deguns zāles. Nu, kur tu tāda jau, kur 200 gramu līdaka.
va. Atkal izlecis no rokām. Sabiedrībā zinām jau 8. cope. ārsti slavēja vienu konkrētu partiju, tā bija Tautas partija, es Nabriksā izmeklēšanu, un arī Ilz Jaunaugs, un toreiz no Latvijas televīzijas panorāmas aicinu jūs izteikties par šādu situāciju Latvijas politikā. Paklausīsimies, ko jūs teicāt 2006. gadā. Vai visu šīs aktivitātes, ja, kas Šī ir tāda. lai veicinātu Varbūt, kad ir. pozitīvo attieksmi pret Latvijas valsts, pret Latvijas politiku un pret Latvijas politiku. Kad ir Vai izmērs, tiešām varbūt. šāda aktivitāte veicinās šo pozitīvo uztveru Latvijas iedzīvotāju vidū? Es drīzāk uzskatu, ka tas būs otrādi. Jā, būs izmērs. Attiecības pret krievu valodu atstāju. Es pat esmu mācījusies. 9. cope. Man ļoti patīk krievu valoda un tā tālāk. Bet mēs esam kāda situācija. Un kāda situācija, lai visi apstākļi mainās. Neaizmirsim, ka Pirmā pasaules kara laikā otrā visizplatītākā valoda Amerikā tajā laikā, ja tā nebija spāņu valoda. Momentā Amerikā aizvien vācu valodu mācīšanas. O, patīti. Tie bija kara apstākļi. Šī būs mēs. Valsts piedalās. Arī vācu valodas apstākļi. Un gods, ka gods vācieši no šīs pēdas stāvās ārā. Vienam šodien nav nekāda, teiksim, aizsprieduma pret vācu valodu, jo vāci ir atlikusi savu kārtu. Un vācu valodā, kā rezultātā, nav nekāda tur spītalīguma, tur pieskaņa vai izjūta mūsdienās. Bija 10. cope, bet tāda. Bišķi pavilku, bet man likās jau, ka mazā.